Mans mīļākais profesors, bet jā, tātad viņa lekcijas vienmēr bija foršas gan, kad es biju skolēns, gan, kad es biju students. Un tāpēc man ir liels prieks reizēs, kad es pieklāvēju pie kabineta un man ļauj ienākt un ļauj izstāstīt, kas man ir uz sirds. Un šoreiz uz sirds man bija padziļinātā lektora problēma. Es ienāku un es saku, es zinu, ka mums ir ideāls kandidāts, un man šķiet, ka par metroloģiju mums neviens nevar labāk Latvijā pastāstīt kā Vjačeslavs Kaščējevs. Tā kā sagaidām ar aplausiem un stunda mūsu prieka. Liels paldies, Agnese. Labdien visiem. Es, protams, esmu samulsis un nosarcis no šāda pieteikuma. Man līdzi ir divi mērinstrumenti, ja jau mēs par metroloģiju pulkstenis nolikšu. Tādēļ, lai norunājam rāmi, ja? Tātad ne vēlāk kā 2:40, vēlams dažas minūtes ātrāk, es pateikšu visu paldies, es visu, ko gribēju pateikt, esmu pateicis, visi ir brīvi. Ja? Bet brīvi arī palikt uz jautājumu un atbilžu sekciju, bet mani ir brīdinājuši, ka ir laiki, uz kuriem jāsteidz. Un vispār, labdien! Un ir kolosāli redzēt tik daudz jaunu cilvēku mūsu mājās. Tas vien ir ļoti vareni. Lūk, labi, jā, mani sauc Vjačeslavs Kaščējevs, esmu profesors šeit studentiem, kas organizē jauno fiziķu skolu. 16. sezona ļoti silda manu sirdi, jo esmu piedalījies šajās nodarbībās kā visu laiku man te kaut kas berzējas, ne? 1, 2, 3. Jā, ļoti labi. Jā, un tenor nozīmē, ka drīkst nākt uz lekciju čībās, ja? Lūk, tas ir tas, līdz kam es mūsdienēs. Nu, lūk, jā, un kad es ieraudzīju atkal, ko cepj jaunie fiziķi, un bija par metroloģiju, mērīšanas zinātni, es padomāju, kā es varu pamatot to, ka es esmu metrologs, ir tiešām viena no manām zinātniskajām kvalifikācijām. Kaut kas? Nē, mēs tūlīt, mēs vēl pacīnīsim. Kā būs šitā izskatās briesmīgi, bet galvenais, ka skan bez trokšņiem. Labi, mēs, jā, vienvārds saka, nē. Es tik ļoti ar tādu pašpārliecību viņam teicu, ka es Covidā esmu veselu semestri nolasījis ar šādu mikrofonu lekcijas, un viss bija labi, bet būs labi. Lūk, labi, palielīties par sevi es vēl paspēšu. Tātad, mans mērķis ir savienot. Jums netraucē, tad es centīšos, ka man... Good, cool. Tātad, mans mērķis ir savienot to fiziku, kas ir skolā. Un fizikai skolā ir vismaz divas pazīmes. Viena ir formulu lapa. Tad visur, kur man vajag formulas, es ņemu no formulu lapas. Un mums šeit ir nevis vienkārši kaut kāda formulu lapā, ko Google izdod. Man ir pati svaigākā 5. februāri oficiāli apstiprinātā eksāmena formulu lapa, ko izstrādājuši mani kolēģi fizikas nodaļā. Tā kā kas tur ir rakstīts, ir pēc definīcijas patiesība. Ja? Vismaz skolas fizikas ietvaros. Otrs, ar ko asociējas skola vai fizikas studijas, un tā kā es neesmu eksperimentārs, esmu teorētiķis, tas vienmēr arī asociējas ar kaut kādām sirds sāpēm. Tie ir laboratorijas darbi, jeb labori. Jā, jāveic tie fizikas eksperimenti, kaut kas ir jāmēra, un tad vēl jārēķina kļūdas, un tad jāraksta kaut kādas secinājumi. Paceliet rokas, kas ir rakstījis secinājumus par veiktu laboratorijas darbu. Universāla pieredze, vai ne? No tās universālās pieredzes arī gribu atspērties, jo, jā, tātad, tas mans mērķis ir izskaidrot, kāda ir fizikas loma mērīšanas zinātnē. Un tas virsraksts metroloģijas zinātnē, jeb zinātniskā metroloģija, reizēm ir saukta fundamentālā, tā rūpējas par to, ka visi mērījumi, kas pasaulē tiek veikti, ir savā starpā salīdzināmi. Un mana pirmā tēze ir tāda, ka tas absolūti neatņemami saistīts ar neatņemami saistīts ar fiziku. Iedomājam, ja pamēģināsim iztēloties, ka mums jāveic viens no visvienkāršākajiem laboratorijas darbiem.
Ja? Un tas būtu brīvās krišanas pātrinājuma mērīšana. Man ir veca domāšana, es domāju, es parādīšu, kā var svārstīties, un tad ar chronometru var izmērīt periodu un zinot garumu, sareiķināt to brīvās krišanas pātrinājumu. Ja? Bet droši vien mūsdienās var darīt daudz vienkāršāk, ja? Var ļaut priekšmetam krist, jūs viņu nofilmēsiet ar savu mobilo telefonu, pa kadriem sadalīsiet. Tas, kas jums būs vajadzīgas sekundes tajā. Jums katrā telefonā ir pulkstenis, un jums būs vajadzīgs arī absolūts mērogs, lai tos pulksteņus pārvērstu metros, un jums būs jānofočē arī mans lineālis. Ja, tādi laboratorijas darbos fizikā mērinstrumenti ienāk kā inputs. Tie ir tie, no kuriem es nolasu vērtības. Un jo precīzāks eksperiments, jo labāk ir izdomāts veids, kā es to lielumu varu izmērīt, jo precīzāku man vajag instrumentu. Viens no superīgiem secinājumiem no laboratorijas darba pēc būtības ir secināt, ka jūs esat izsmēluši šīs idejas vai šīs realizācijas robežas, un, lai dabūtu precīzāku rezultātu, jums vajag precīzāku mērinstrumentu. Lūk. Kā mēs zinām, ka mērinstruments ir precīzs? Mērinstruments, jebkura lieluma instruments, arī ir fizikas eksperiments. Tas ir fizikas eksperiments, kas var būt tikpat vienkārši kā šis statisks lineālis. Viņa mērķis ir garantēt, ka garums būs 50 centimetri noteikts nenoteiktības robežās. Jebkurš fizikāls eksperiments, kas ir stabils un precīzs, var kalpot par piemērota lieluma realizāciju. Un tur fizika tiek iesaistīta, kad mēs viņu izmantojam mērvienību realizāciju. Tā, šis ir ievadam. Un šī ir tā brīnišķīgā sistēma, kura ļauj jebkuru mērvienību reducēt līdz 7 pamatmērvienībām, un fundamentālās metroloģijas izaicinājums ir radīt tādus, es varbūt vispirms šo izskaidrošu, tādus fizikas eksperimentus, kuri nodrošina attiecīgi sekundes, metra, kilogrāma, ampēra vērtību ar nenoteiktību, nepaļaujoties ne uz vienu citu mērinstrumentu. Ja? Jo ir šī kalibrācijas ķēde, jebkurš neprimārs etalons tika nomērīts ar vēl precīzāku. Un tā par šo ķēdīti ejot uz priekšu, eventuāli man ir jānonāk līdz visprecīzākajam mērinstrumentam. Un tā kā mērinstruments ir fizikas eksperiments, tad visprecīzākie eksperimenti fizikā notiek speciālajās laboratorijas, speciālajos institūtos, viņi sauc par metroloģijas institūtiem, ja, un lielajās valstīs viņi ir lielas zinātniskas iestādes. Šie visprecīzākie eksperimenti, tā saucamie primārie etaloni, kalpo par pamatu visu mērījumu kalibrāciju. Un tas, ko es gribu jums ieskicēt šajā lekcijā, to, kāpēc sistēmā pēc tās pārdefinēšanas, tās pašā pamatā, ir gandrīz vai visa fizika. Tātad, kas ir fundamentālais princips, kas līdz galam tika realizēts starptautiskajā sistēmā kopš 19. gada, ir tas, ka ir izvēlētas 7 vērtības, kuras ir fiksētas, un starp tām vērtībām tieši tā fizikālā konstanta, kura tika nofiksēta, kas man, protams, ļoti mīļa un ikdienā ļoti vajadzīga, tā ir Planka konstanta, kas nosaka mikroskopisko mērogu. Un ja līdz tam mūsu zināšanas par Planka konstanti bija izsakāmi ar plus mīnus, ar nenoteiktību mērskaitlī, tad tagad mēs joprojām precīzi nezinām, kāda ir Planka konstantas vērtība. Bet mēs zinām, ka tā būs vienmēr šitik daudz džouli reiz sekundes. Nenoteiktība ir tikai tajā, kādu džouli jūs lietojat. Ja? Jūsu eventuāli, jebkādu mehānisko lielumu kalibrācija būs atkarīga no šīs vērtības. Tātad, pamat uzdevums mums, lai mēs varam realizēt sistēmu, ir izdomāt tādus eksperimentos, kuros kā inputs nāk
šīs fiksētās vērtības, viņas visas var mācīties no galvas. Ja? Viņas vairs neviens neizmainīs. Ja? Kāds arī nebūtu kilograms tālajā nākotnē, viņš būs tāds, lai Planka konstantas vērtība būtu tieši tik. Ja? Šī ir tā doma. Mēs drīkstam likt veselos skaitļus, un, protams, kā lai izteiktu pamatmērvienību, man varbūt vajadzīgi vairāki primāri etaloni, kuri tiek saslēgti kopā, lai es varu izteikt šo vērtību. Joprojām ļoti sausi un garlaicīgi, bet šis ir tas konteksts, kurā darbojas zinātniskā metroloģija. Un tad tas, ko es gribu jums izskaidrot, ir tieši šī daļa. Jo tagad viens no galvenajiem trūkumiem, kas tika pārmests modernai sistēmai, ir tas, ka nav iespējams skolēnam saprast, kas ir kilograms. Ja? Jums par kilogramu jāsaprot pirms māca kvantu mehāniku. Un tad parasti šī diskusija apstājas pie šīs bildītes, ja? Un abstrakta apgalvojuma. Un es gribu parādīt, uz kādiem principiem balstās primārie etaloni sistēmām. Un es gribu sākt ar pašu sarežģītāko, ja? Jo tad ir ko iemācīties. Un ir divas modernas kilograma realizācijas, kuras tiek uzturētas abas un tiek pārbaudīta viņu saskaņotība. Un viens no principiem ir svaru princips. Eventuāli nezināmo masu būs jāliek uz svariem. Un šos svarus sauc par Kibla svariem. Brians Kibls ir izcils metrologs no Lielbritānijas. 16. gadā viņš devās aizsaulē un šos te svarus nosauca viņa vārdā. Šie ir ASV Nacionālajā metroloģijas institūtā, tādi ir Kanādā, tādi ir Lielbritānijā. Un, kad rāda šādas bildes, atkal tas tā sajūta, wow, kaut kas ļoti, ļoti sarežģīts. Sarežģīt tāpēc, ka šis princips, vienkāršais princips, ko es jums skaidrošu, realizēts visprecīzākajā pakāpē. Bet tas, ko es šobrīd gribu, lai jūs ievērotu, to, ka šeit tas aparāts ir izģērbts, bet tad, kad notiek mērījumi, tiek uzlikts šīs kupols un tajā tiek nodrošināts ļoti augstas pakāpes vakūms. Jo vakūma īpašības ir viens no inputiem, ko mēs izmantojam, lai veiktu mērījumu. Bet līdz tiem mēs nonāksim, cerams, ka beigās man ir jāpaskatās uz savu pulksteni. Jā, man ļoti dāsni ir laika atvēlējuši. Tātad Kibla svari, viņi sver nezināmo masu. Kā viņi sver? Ja? Šeit ir princips, kā darbojas Kibla svarim. Tātad, jūs redzējat augšā šo te ratu. Svari tiek darbināti divos veidos. Tad, kad ir tā sveršana, tad es nezināmo masu novietoju uz svariem. Un kā jebkuros svaros, kā tirgus svaros, es izmantoju smaguma spēku, lai izmērot spēku un izmērot brīvās krišanas pātrinājumu, es noteiktu masu. Tikpat vienkārši. Kā es izmēru spēku? Es piemeklēju tik stipru strāvu šajā spolē, lai magnētiskais spēks precīzi nolīdzsvarotu manu masu. Tātad pirmā formula, ko es ņemu no formulu lapas, ir šīs te formula, kas nosaka, cik stiprs ir magnētiskais spēks. Droši vien ampēra spēks. Lūk, un tā ir uzrakstīta, protams, ideālajā situācija. B ir magnētiskā lauka stiprums. Teslās tie tipiskie permanentie magnēti, reiz ar kārtu Tesla dot to lauku, varbūt stipras. I ir tā strāva, kuru es varu palaist spolē, kā reiz to es regulēju tādā veidā, lai dabūtu savu, lai dabūtu MG. Ja? Lūk, tātad sveršanas režīmā es uzlieku nezināmo masu un es precīzi izmēru strāvu. Tad man vajag strāvas etalonu, lai es varu noteikt masu. Un, protams, man vajadzēs arī G vērtību izmērīt ar primāro definīciju palīdzību. Man vēl ir šis nezināmais reizināmais magnētiskais lauks un tā spoles ģeometrija, un te nāk tieši Briana Kibla izgudrojums. Pēc sveršanas es pārslēdzos uz kalibrēšanas režīmu. Un kalibrēšanas režīmā es šo masu varu noņemt, un es izmantoju otrā pusē esošo motoru sistēmu, lai
kustinātu spoli ar konstantu ātrumu. Un šeit es izmantoju otru formulu no formulu lapas, ja? Un tā ir elektromagnētiskās indukcijas formula. Tātad, kāpēc es viņu saucu par motora formulu un ģeneratora formulu? Ja? Tātad, pamats tam, kā mēs būtībā elektromagnētismu ikdienā lietojam, es padodu uz spolēm motorā strāvu, un man attīstās spēks, un es ar motoru varu kaut kādu paveikt darbu. Bet savukārt, ja es griežu to motoru ar noteiktu ātrumu, tad uz spailēm parādīsies spriegums. Ja? Nu, tā ir tā ģenerācijas formula. Tātad šajā mērīšanas kontekstā vai kibla svaru kontekstā ideja ir tāda, ka pēc tam, zinot ar kādu ātrumu, es kustinu savu spoli un izmērot šo spriegumu, es varēšu izteikt šo te reizinājumu B reiz L, un viņš tiek izslēgts no vienādojuma. Tātad kibla svari reducē masas noteikšanu līdz strāves, sprieguma, ātruma un brīvās krišanas pātrinājuma noteikšanai. Tā ir mana pirmā tēze šeit. Kaut kā es ar sevi runāju? Kas ir šīs par burtu? Kāds man var pateikt, kas ir šīs par lielumu? Jā. Tas ir tik smalks epsilons, kā izskatās varbūt pēc zetas. Kāpēc šeit īpašais burts? Kāpēc neuzrakstīja vienkārši spriegums? Precīzi. Es arī domāju, ka skaistuma. Ja? Skolas fizika ir pilna ar fosīlijām. Ja? Šis nav vienkārši spriegums. Šīs ir elektrodzinējs spēks. Ja? Viņš dzen elektrību. Nejaukt ar spriegumu. Spriegums ir tikai rezultāts. Ja? Jebkurai avotam, no kura tā elektrība maģiski rodas, tur ir tie dzinēji, ja? Un viņi tos elektronus dzenā. Ja? Un tad viņi nabadzīgi uzkrāja, uzdzen viņiem spriegumu, viņi tad dusmīgi skrien un veic darbu. Ja? Un šis antīkais termins joprojām saglabājas, bet jebkurš elektrības avots, vai tā būtu vēja turbīna, uz kuras spailēm es mēru šo te EDS, vai baterija, es viņu mēru kā spriegumu. Ja? Un ikdienā viņu lietojot, protams, ka tas, kas tiek mērīts uz spoles spailēm, ir spriegums. Ja? Sprieguma kritums. Paceliet rokas, kas zina, ka ir tāds spriegums, kur mēra voltos, un ar lieliem spriegumiem jāuzmanās. Ja? Ja kaut ko skolas fizika iemāca, tad šo noteikti vajag. Ja? Lūk, Kristers, kas lasīja populāriskā reakciju, arī ir zālē. Čau, man tev jāatvainojas, tev ir taisnība. Ampērs ir fake mērvienība, ja? Bet es pie tā atgriezīšos. Bet bez ampēra, kurš izmērīs, cik daudz sekundē to lādiņu tas spriegums bija spējīgs izdzīt, es nevarēšu darbināt kibla svarus kā primāro kilogrāma etalonu. Tātad, un šeit es beidzot būšu nonācis komforta zonā. Jo mana komforta zona ir elektrisko lielumu metroloģija. Kāpēc? Tāpēc, kur šeit ir Planka konstante? Neredzu, nejūtu. Šis ir totāli makroskopisks eksperiments. Ar modernais kilogramu makroskopisku lielumu, ja? Franču revolūcija, ūdens, tur metra, tas viss piesaista pie kvantu līmeņa. Mums jebkurā kilograma realizācijā jābūt tiltam uz mikroskopisko pasauli. Un elektriskā kvantu metroloģija piedāvā šādu tiltu, un pat nevis vienu, bet veselus 3. Un es, dāmas un kungi, jūs iepazīstināšu, tie, kas vēl nav pazīstami, protams, ar kvantu metroloģisko 3-stūri. Tātad tas ir tāds galvenais objekts elektriskajā metroloģijā, bet pirms es ļauju viņam parādīties uz tāfeles, nākamā formula no formulu lapas, un atkal, ja kādam pēc visas tās izglītošanas un visas tās fizikas, kaut kas no elektrības formulām arī paliek, Ohma likums. Viņi ir tik forši, viņi var rakstīt tik dažādos veidos. Ja? Ir R, ir U dalīts ar I, U ir I dalīts ar R. Ja? Ir brīnišķīgs, tur 3 stūrītes, un tad ir tas foršas mīmi visādi, ja? Kā tur tas U dzen to nelaimīgo I, un tas Ohma viņu mēģina iespiest. Mēs viņu intensīvi izmantosim, un mums vajag I un U. Tas, kas mums ir mūsu rīcībā, ja, šeit vēl tīri tā pēc dimensijām. Man ir
jāprot izteikt spriegums, volti, caur fundamentālām konstantēm, strāva un pretestība. Un izrādās, ka Planka konstanta dalīta ar elementāru lādiņu kvadrātā ir ohmos. Sanāk ohmi. Pavisam konkrēti 25 kiloohmi. Tādi kiloohmi, ko Agnese, kur ir Agnese? Tikko šeit bija, esot mīļākais profesors. Jā, čau! Ja? Viņa prot uztaisīt kvantu ierīci un izmērīt un pārliecināties, ir to tie 25 kiloohmi vai ne. Tas ir absolūtākais magic. Un tas kvantu magics ir viens no 3 kvantu metroloģijas 3 stūriem. Šīs ir pretestības stūris. Tātad, ko es jums šeit rādu? Es rādu šajā gadījumā nevis to pilno, visprecīzāko mēraparātu, bet to, kas ir tā sirdī, kur tā savienošanās starp makroskopisku reālu elektrību. Tur ir pilns ar sprieguma ģeneratoriem un ampermetriem un normālu elektroniku. Tā normāla elektronika šeit tiek pielodēta, un tas, ko nekādīgi nevar redzēt, kāpēc šī nav PowerPoint bilde. Šī ir optiskā mikroskopa bilde no 25. gada publikācijas no Vācijas Nacionālā meteoroloģijas institūta. Tas, ko jūs šeit neredzat, ir vienu ātomu plāns grafēna slānis. Ja? Grafēns ir viens no divdimensionāliem materiāliem. Lūk, un tā pamatne, silīcija karbīda pamatne, tiek izmantota, lai mērītu pretestību malai. Jo grafēns šajā režīmā ir ar brīnumu īpašību. Kas tajā ir brīnumains? Tas, ka jūs viņam pieliekat spriegumu, viņā elektroni var skriet tikai gar malām. Pie kām uz vienu pusi viņi skriet gar augšējo malu, uz otru pusi gar apakšējo malu. Divdimensionāls materiāls, kurā vēl piedevām ar magnētiskā lauka palīdzību un kvantu interferences palīdzību tie elektroni tiek slazdoti uz malām, realizē ideālu viendimensionālu sistēmu elektrisku. Un tādēļ, un to var izrisināt, un šo jums nedarīšu no kvantu mehānikas pirmajiem principiem, ir jābūt pretestībai, kuru izsaka tikai fundamentālās konstants. Man patīk, ka kaut kādu izbrīnu pakāpēs jūsos bija izraisījis, jo, protams, kad šo atklāja, tas bija Nobeļa prēmijas laureāts, un viņš joprojām ir dzīvs, von Klitzings, un man joprojām studenti, kas brauc no mums uz zinātniskajām konferencēm, sūta atpakaļ bildes, ka viņi tajā ir ar Klitzingu nofočējušies. Ja? Šo efektu sauc par kvantu Hola efektu. Hola efekts, šis ir advanced, ja? Bet Hola efekts, tas kā reiz ir jebkura patiesībā pusvadītāja uzvedība. Tad, kad jūs mēģināt dzīt tam cauri strāvu un perpendikulāri tāfelei ir magnētiskais lauks. Tad viņš nāc atpakaļ. Viņš pozitīvus lādiņus dzen uz vienu pusi, negatīvus uz otru. Un veidojas tas saucamais Hola spriegums. Bet tas, ka viņš ir kvantēts, ir tieši kvanta Hola efekts. Tātad, ja jūs gribat redzēt arī tādu sarežģītu iekārtu, pie kurai var tikt, atkal pierakstaties uz ekskursijām, kad būs kādas atvērto durvju dienas uz Ķīmiskās fizikas institūtu, uz laboratoriju, kurā mums tiek darbinātas dažādas kvantu elektronikas ierīces. Tos tai skaitā jauni materiāli, kuros visādi šie brīnumi kļūst iespējami. Bet priekš metroloģijas šī ir tik labi atstrādāta tehnoloģija, ka tas ir precīzākais veids, kā dabūt ohmus. Tā, volts. Ja? Volts ir sprieguma avots. Un tad, ja mēs paskatāmies uz volta mērvienībām, šeit es mēģināju uzburt, te kļūst skaidrs, ka ar H un E vien nepietiek, vajag arī frekvenci. Frekvences jums izskaidrošu pašās beigās, ar to vismazākās grūtības, un tā ir visprecīzāk realizējama psi mērvienība. Bet kas tur notiek tā uz pirkstiem, varbūt skaidrojot? Pavisam uz pirkstiem tā prakse ir tā, ka tur atkal ir kontakts starp diviem supravadītājiem, starp kuriem strāva parasti tek
bez pretestības. Un supravadītājs tiek izmantots, šo droši vien, ka es varu jums uzzīmēt. Tad tā pamatdoma ir tāda, tiek noslēgts kontūrs ar supravadītāju. Supravadītājs nelaiž ārā magnētisko lauku. Un tad man ir magnētiskais lauks. Un supravadītājs ir ideāli spēj noekranēt magnētisko lauku. Viņš nelaiž to ārā. Tāpēc šādā ķēdē, kamēr es ārā nelaižu magnētisko lauku, nav sprieguma krituma. Tā mana ģeneratora formula, kur bija EDS, ja, tā man dos 0. Savukārt. Mosties. Ja? Ne, tas nebija es. Ja? Es ļoti atvainojos. Ja? Ļoti labi. Lūk. Tātad, un savukārt, magnētiskā lauka plūsma, kas ir tas laukums reiz B. Šādā riņķī var būt tikai vesels skaits magnētiskās plūsmas kvantu. Ja tie ir tie, kuri bija man uz bildes, kuru es vairs neredzu. Domājot, ka profesors atceras savas formulas no galvas. Nē, viņš viņas neatceras. Viņš visu laiku špiko. Lūk. Tātad, tā viena fundamentāla īpašība ir tieši vesels magnētiskās plūsmas kvantu skaits, kas var tikt ierobežots ar supravadītāju. Jo supravadītājs, tajā elektroni ir ne tikai daļiņas, bet arī vilnis. Un šim vilnim ir interferences nosacījumi. Tieši viļņu skaits, vesels viļņu skaits, kurš pa perimetru saliekas, arī nosaka to plūsmas kvantu skaitu, kas ir iekšienē. Bet tā ir joprojām statiska bilde. Un tā ierīce šeit, tā saucamā Josephsona pārēja, tā tiek darbināta ar maiņstrāvu, ar noteiktu frekvenci. Tā, ka tā kalpo kā vārti. Viena perioda laikā tā izlaiž laukā precīzi vienu magnētiskās plūsmas kvantu. Un darot to ar frekvenci F, man samazinās magnētiskā plūsma ar šādu ātrumu. Bet magnētiskās plūsmas samazinājuma ātrums ir spriegums. Šis ir tā ļoti advancēti izstāstīts, bet eventuāli tas reducējas uz to pašu ģenerēšanas formulu. Jo, ja jūs atceraties ģenerēšanas formulu, kuru es jums esmu uzrakstījis, ko es tur esmu uzrakstījis, tur noteikti bija B, tur noteikti bija L un tur noteikti bija V. Un šo var uztvert kā magnētiskās plūsmas izmaiņas ātrumu. Cik laika intervalā man izmainās magnētiskā plūsma, ko aptver tā cilpa, pa kuru plūst mana strāva. Ja? Tā kā viss, ko dara Josephsona pārēja, kuru pareizi rausta ar frekvenci F, laiž ārā šīs magnētiskās plūsmas kvantus. Un viena diskrēta magnētiskās plūsmas vērtība noteiktajā periodā garantē sprieguma pakāpienus, kuri pēc definīcijas būs volti. Tātad, tā ir ierīce, kurai pēc definīcijas volti. Jā, redzu, jā? Sprieguma kritums uz šīs Josephsona pārējas. Jā. Ja? Praksē tas izpaužas tā, tu viņu ieslēdz, ja? Ja tu mērītu voltampēra raksturu līkni. Būtu tā. Un šeit es gribu spriegumu, un šeit es gribu šeit es gribu strāvu, šeit es gribu spriegumu. Tad tev būtu strāvu diapazons, kurā vispār nav spriegumu. Ja? Tāpēc jau tas ir supravadītājs. Un ja tu sāc pareizi modulēt šo Josephsona pārēju, tu pieliec šo te maiņstrāvas komponenti, tad tev sāk parādīties tā saucamie Shapiro pakāpieni pie noteiktām sprieguma vērtībām. Un šis ir tas pats reiz 2, reiz 3, ja? Un tad tu gribi darbināt šo ierīci tajā režīmā, kur ir šīs te pakāpienas. Tātad tev pareizi jāuztjunē šī ierīce, un tad viņa kalpo par etalonu. Šīs
ir tas, ko māca tikai maģistriem mūsu fizikas programmā. Šīs saucās Mains-Josephsona efekts. Arī, protams, Nobeļa prēmija Brianam Josephsonam. Vēl viens Brians, starp citu, teorētiķis, un viņš mazliet kuku aizgāja pēc Nobeļa prēmijas, tas ar dažiem gadās. Tā kā uzmanaties, ja? Lūk, un, protams, Žavērs no eksperimentālās puses par to ir Nobeļa prēmiju dabūjis. Un mūsdienās šāda paša ierīces arī pamats supravadošiem kvantu skaitļotājiem, ko Google ļoti attīsta. Arī pagājušā gada Nobeļa prēmija visa ir tieši par šī pamata efekta, par to, ka šie te virpuļi, ja, viņi pēc būtības ir... uz viņiem var noteiktā veidā skatīties kā uz virpuļiem. Kā ar viņiem manipulēt, tas ir tas, ko pagājušā gada Nobeļa prēmijas laureāti varēja parādīt. Tur ir atsevišķs stāsts, kādai citai reizei. Es biju to stāstījis mazliet skolotāju asociācijas konferencē. Varbūt kādreiz vēl kādā kontekstā satiksimies. Tātad, so far so good par Josephsonu. Un tā materiālā sistēma ir vecais labais alumīnija oksīds. Ja? Jo vajag ļoti tievu šo te slānīti, un tas ir dabiskais oksīda slānis, caur kuru elektroni tunelē. Atkal. Kvantu mehānika. Lūk. Nu jā, un tad pats pēdējais, un last but not the least, varētu teikt, ka the least, ja? Meteoroloģiskajā trīsstūrī vistiešākais veids, kā es varu tikt pie ampēra, un te es paklainos vēlreiz Kristaram, ja? Ka ja fundamentālā kvanta īpašība ir tāda, ka visu elektronu lādiņš ir viens un tas pats, un precīzi pretējs viena protona lādiņa. Līdz ar to es varētu veselos skaitļos patiesībā mērīt savu lādiņu, un tad man strāvas mērvienība būtu tāda pati kā frekvences mērvienība. Vēsturē mēs, protams, elektrību esam mērījuši pirms mēs esam atklājuši elektronus, un tad tas elektrona lādiņš šobrīd kalpo tiešām kā tāds dumšs koeficients priekšā starp frekvenci un strāvu. Un arī šeit līdzīgi. Šī ir pusvadītāja ierīce, kura nominālā savā stāvoklī nekādu strāvu nelaiž. Un spriegums uz strāvi izējā ir 0. Varbūt ir kaut kāds spriegums, bet tā ir ļoti liela pretestība, strāva ārā ir 0. Un tas, ko atklāja daži eksperimentātori un efekts, kura teorijas izveidēji es esmu piepalīdzējis, ir arī veids, kā palaist mainspriegumu asimetriskā veidā uz vienu no šiem te lauka efekta tranzistoriem. Tā, lai katrā ciklā atkal man viena daļiņa tiktu pārnesta no kreisās puses uz labo. Un šoreiz to daļiņu ir vieglāk saprast, jo tas ir tas negatīvi lādētais elektrons, kas nodrošina pusvadītājas elektrovadīt spēju. Tas izaicinājums ir, lai man pārlektu tieši viens elektrons, nevis 2, nevis 0. Ja? Un tur ir praksē, mūsdienās meteoroloģija lieto tā saucamo sabrukumu kaskāžu modeli, kuru mēs ar kolēģi uzrakstījām Zeļu iela laboratorijas korpusā uz ļoti vecas krīta tāfeles, bet tā ļāva ļoti ātri paredzēt, cik precīzu strāvu var ģenerēt konkrēta ierīce, neveicot sarežģītus mērījumus. Un tas ļāva ļoti strauji šādu eksperimentu, kas bija vēl 8. gadā zinātnisks atklājums, uz apmēram 15. 16. gadu dabūt precīzāku nekā jebkurš cits veids, kā var realizēt ampēru pie ļoti mazajām strāvām. Ja? Lūk, tā kā tie ir tie elektronikas līdzekļi, kuri ir meteoroloģijas rīcībā, lai var realizēt primārus elektrisko lielumu standartus. Atgriežoties pie mūsu kilograma, tad mums vajadzētu spriegumu precīzi mērīt un strāvu precīzi mērīt. Man liekas, ka man vēl ir pēdējais slaids par mūsu lietām. Nu jā, un šis stāsts, protams, nebeidzas, ja? Jo jebkura lieluma realizācija ir tāds never-ending quest. Ja? Un mazliet izumojoties to, kas šobrīd notiek meteoroloģijā, šis ir tas projekts, kuru es sākotnēji pieminēju. Sākumā mēs gribam nosaukt Aquatec. Un tad mēs pagooglējām, atradām, ka ir kaut kāda ūdens sūkņu kompānija Vācijā, kura ir Aquatec LV, tad mēs ielikām to N. Lielais mērķis ir, lai būtu pieejami primāri strāvas etaloni visām strāvām no femtoampēriem līdz miliampēriem. Un tad šeit ir tāda nāves zona, kura jāpaļaujas uz strāvas vai sprieguma pastiprinātājiem,
kur nav pieejami primāri etaloni, bet mazajām strāvām šie elektronu sūkņi tiek lietoti un lielajām strāvām attiecīgi Ohma likums, ideāls volts pret ideālu ohmu dot mums ideālu ampēru. Ja? Un tā ir liela kolaborācija, kur Latvijas universitāte pārstāv tieši fiziku, tieši teorētisko fiziku, jo precīzāk tu mēri, jo vairāk tu vari piekļūt jaunām parādībām, kuras līdz šim nebija pamanāmas. To mēs arī aktīvi izmantojam, ne tikai meteoroloģiskā zinātnes virzīšana, ja, bet PTB un NPL ir tad attiecīgi Vācijas un Lielbritānijas Nacionālajie meteoroloģijas institūti. PL ir tas, kur Kiblas varu izgudroja Brians Kibls. Frekvence. Es paļāvos gan savā kvantu sūknītī, gan citur, es paļaujos, ka man vienmēr ir pieejama precīza frekvence. Patiesībā jūsu telefoni ir sinhronizēti ar atompulksteņiem. Did you know that? Ja? Tāpēc jau ir tik forši, kamēr ir forši. Kamēr jūsu telefoni sasniedz saskaņotus signālus no GPS pavadoņiem. Kas ir GPS pavadoņiem? Atompulksteņi, kura principā es tagad taisos skaidrot. Ja? Tikmēr par spīti tam, ka tas fizikas eksperiments, ka ir jums kabatās, tas, kurš atzīmēt uz sekundes uz tā video priekš brīvās krišanas pātrinājuma, visu laiku tiek pieskaņots daudz precīzākam svārstību procesam, kas notiek atomā. Tātad, kāda ir sekundes primārās definīcijas ideja? Patiesībā nav jāzina daudz kvanta mehānikas, ne tikai, lai saprastu šo definīciju, bet pat uztaisīt vienkārši atompulksteni, ļoti daudz ko vajadzēs. Bet tas pamatprincips, jums pietiek zināt, ka atoms ir elektriski neitrāls, viņš turas kopā, tāpēc, ka ir pozitīvi lādēts kodols, un cēzija ir visai smags elements, tur daudz to protonu, un apkārt salikušies elektroni mākonī. Un ja to cēziju neviens neaiztiek un nekarsē un nedauza, tad viņi sakārtojušies vislabākajā veidā, un tas veids ir noteikti simetrisks. Līdz ar to elektronu mākoņa centrs ir precīzi tur, kur kodola centrs. Un man tā sistēma ir elektriski neitrāla. Bet es varu izšūpināt negatīvi lādēt elektronu mākoni attiecībā pret šo līdzsvara stāvokli. Tiklīdz es nobīdu plusus no mīnusiem, parādās atgriešanās spēks elektriskais. Viņi grib atgriezties. Un tad viņi sāk svārstīties. Ātoma elektronu mākoni var iesvārstīt noteiktās frekvencēs. Un tas atklājums pirms 100 gadiem kvantu mehānikas pirmsākumos bija, ka ir šīs te ļoti precīzi definētas frekvences, iekšējā svārstību frekvences. Un starp visām iespējamām precīzajām frekvencēm, uz ko atsaucas cēzija ātoma elektronu mākonis, tika izvēlēta viena ar apmēram 9 miljārdu hercu frekvenci. Un šī svārstība tiek izmantota kā svārsts tam pulkstenim. Tā pulksteņa ideja nemainās, ka man vajag precīzu svārstu. Un par svārstu kalpo tātad šīs te elektriskās svārstības, noteikti veida elektriskās svārstības cēzija atomā. Un, protams, tā lielā māka un apkārt esoša tehnoloģija ir tam, lai pieskaņotu elektronikas ierīču svārstības, tos pašus raidītājus, kas radio viļņus sūta no GPS pavadoņiem, sinhronizēt viņu svārstību frekvenci ar to, kas ir cēzija atomā. Un ja es to esat izdarījuši tieši ar šo pārēju, tieši šīm cēzija izotopam, tad tā frekvence, kuru raida jūsu signāls, būs pēc definīcijas šie 9 miljārdi 192 miljoni 631 770 herci punkts pēc definīcijas. Ja? Un tas būs primārs etalons. Primārs etalons, tāpēc, ka viņš nepaļaujas ne uz ko citu, mēs no viņa smeļamies. Ja? Lūk, un ir starptautisks tīkls ar primāriem pulksteņiem, kuri savā starpā tiek sinhronizēti. Un šī, draugi, arī nav tāda tik abstrakta tehnoloģija, jo mēs, diemžēl, dzīvojam laikā un telpā, kur uz šo te pastāvīgo precīzā laika signālu no kosmosa nevar paļauties. Uz viņu paļaujas mūsu sakaru torņi.
5G tehnoloģijas, tāpēc ir 5G, tāpēc, ka viņi lieto to laika multipliksēšanas tehnoloģiju. Es raidu vienā laikā, citi klusē. Līdz ar to starp dažādajām bāzes stacijām jābūt labi sinhronizētiem pulksteņiem. Tad, kad GPS signāli pazūd, tie pulksteņi sāk dreifēt viens no otra. Ja? Un tad ir vajadzīgi citi risinājumi un zinātība par atompulksteņiem, lai šo te novērstu un darbinātu GPS alternatīvas. Nu tā, labi. Jātuvojas noslēgumu un jānoslēdz aplis. Ja? Jo mērķis bija nosvērt kaut ko. Tā, lai kaut ko nosvērtu, vajag atgriezties pie kiblas variem. Tā bija tā formula augšā. Elektrisko daļu es jums biju izskaidrojis. Tur tie kvanti parādās, tur ies Planka konstante, bet man palika vēl divi mehāniski lielumi. Viens ir ātrums, ar kuru kalibrēšanas režīmā es esmu vilcis to svaru kausu. Un šeit man jāsaprot, kā mēra garumu, jo ātrums ir garums pret laiku. Par laimi mums ir fiksēta vēl viena konstante. Sakiet, kas ir C? C ir ļoti labi. Ja? Patiesībā C ir universāla relativistiska konstante, bet mums ir tik ļoti palaimējies, ka mēs dzīvojam visumā, kur fotonu masu ir tik maza, ka viņu nevienā eksperimentā nevar atšķirt no nulles. Un tādā visumā eksistē pa brīvu visiem pieejama parādība, kā gaisma vakuumā, un kura izplatās ar ātrumu, kas neatkarīgs no atskaites sistēmas, un tur vesela liela fizikas sadaļa ar šīm parādībām ir saistīta. Bet šīs konstantas vērtība atkal uz mūžīgiem laikiem ir fiksēta, un tas bija viena no pirmajām fiksētajām konstantēm, lai nodefinētu metru. Bet šo definīciju sev nes līdzi nevis smalkais čips vai lielais aparāts, bet tas vakuums, kuru mēs izveidojam. Atcerieties, kiblas vara dzīvo vakuumā. Un tajā izplatās lāzergaisma. Mēs ar lāzeru ielaižam gaismu tā, lai viņi būtu divi ceļi. Turp un atpakaļ, vai turp un atpakaļ. Lai man pārklātos skrejoši viļņi no vienas puses un otras. Un tad man veidojas stāvviļņi un atkal vesels viļņu skaits noteiks, vai šeit būs gaišs plankums vai tumšs plankums. Savukārt, ja mana platforma sāk kustēties, tad man gaišais ar tumšo sāk mainīties. Man sāk pulsēt mana interferences aina šajā uztvērējā. Un šo pulsāciju frekvenci precīzi izmērot ar manu ātomu pulksteni, un ņemot vērā šo te gaismas ātrumu vakuumā, es varēšu izrēķināt absolūto ātruma vērtību. Tādā veidā es tieku galā ar V, un atlicis pats pēdējais lielums, kuru mēs, sākam manas abstraktas pārrunas, ja, es piedāvāju ar telefonu filmēt brīvās krišanas parādību, un es pats biju pārsteigts uzzināt, ka tā lokāla gravitācijas lauka kalibrācija tiešām notiek mērot brīvo krišanu. Tad tiek atlaists šīs te burvīgs optikas elements, tā saucamais stūra atstarotājs, ja pretroreflektors. Ja? Visi tumšajā laikā lieto atstarotājus un riteņiem un motocikliem pieslēgt. Un, droši vien esat ievērojuši, ka daudziem var redzēt tādus tā kā kristāliņus. Katrs atsevišķis kristāliņš ir tieši kuba stūris noslēgts, un viņam ir tāda burvīga īpašība, ka neatkarīgi no krītoša leņķa gaisma atstarojas precīzi turpat, kur nākusi. Līdz ar to brīvi krītot šādam stūra atstarotājam, es varu atkal pēc interferences ainas pulsāciju frekvencēm, un šī ir bildīta no kibla svaru Wikipēdijas raksta, šī interferences aina sāk pulsēt, un mērot šo pulsācijas frekvenci, es varu noteikt brīvās krišanas pātrinājumu. Tādā veidā noslēdzot pēdējo elementu primāro etalonu ķēdē, kas nodrošina kilograma realizāciju. Lūk, un jau pavisam, šis laikam man pēdējais slaids, es minēju sākumā, ka ir divi primāri kilograma realizācijas veidi. Otrs ir tā saucamais Avogadro projekts, un tas ir pilnīgi cits ceļš, un tā rezultātā ir izgatavotas perfektākās lodes pasaulē. Nu,
tur starp inženieriem ir strīds, vai šis ir visperfektākās lodes, vai viena gravitācijas anomālija mērīšanas eksperimenta, Gravity Probe B lodes bija vissfēriskākās. Bet šī eksperimenta ideja ir sekojoša, ka es izmantoju vēl vienu fake mēru vienību, molu, kas saista makroskopiskas masas, kilogramus, kas man ir jāmēra, ar atomu masu. Es reducēju uz vienu atomu masu. Un tur gan es lienu iekšā, kas lācītim vēderā, kas tajā atomā ir. Šeit es varu tikai atzīties, ka šorīt, gatavojot šo pēdējo slaidu, es piedzīvoju pilnīgu sašutumu, sirds trieku. Esmu dziļi satrieks, man ir jāatzīst, kāpēc esmu satrieks. Šis ir izkopēts no jaunās formulu lapas. Paceliet rokas, kas atpazīst šo formulu. Grūti atpazīt, jā, tāpēc, ka es viņu šādi gribētu redzēt. Ja? Ļoti iespējams, ka arī šādi jūs viņu neatpazīstat, jo būsim godīgi, kuram skolā ir laiks kvantu fizikai. Tā modernā fizika kaut kur beigās 12. klasē, visiem jau galva sāp, bet šī ir absolūti fundamentāla formula, kas to frekvenci, kurā tiek iesvērstīts atoms, sasaistā ar diviem diskrētiem atoma enerģijas stāvokļiem. Un šīs enerģijas fiziķi prot rēķināt. Un viņi var sarēķināt enerģijas, lai sarēķināt enerģijas, jāzina, cik svēr elektroni, un jāzina, cik stipra ir elektrība. Un to izsaka attiecīgi Rydberga konstante, to, kā reiz izmēra spektroskopiski, mērot viļņa garumus starp pārējām ūdenradim līdzīgajos atomos. Un savukārt šī konstanša kombinācija satar vienīgo lielumu, kurš ir jāmēra. Pārējie ir fiksēti manā lielajā tabulā. Un šīs epsilon 0 ir, ja jūs elektrībā mācaties 1 dalīts ar 4pi epsilon 0, ko jūs droši vien nemācat, ir elektriskā konstanta K. Pareizi? Un tajā skolas kastīte nav ko. Ja atver to kastīti, izrādās, ka tā ir vakuma dielektriskā caurlaidība. Ja? Jo, ja man ir divi lādiņi, katrs ir elementāri lādiņš, spēks starp viņiem pēc Kulona likuma ir atkarīgs no vides, kurā viņi atrodas. Un vakums ir vide. Un, lai precīzi izmērītu šo sīkstruktūras konstantu, tur ļoti lielas starptautiskas kolaborācijas mēra, paskatieties, līdz kādai zīmējas komata. Un tas ir svarīgi ne tikai fundamentālajā metroloģijā, tas ir svarīgi arī fundamentālajā fizikā. Jo tas spēks spēj vakumā ierosināt ne jau tikai elektromagnētisko miedarbību, bet arī kvarku glonu miedarbību. Un varbūt tādu elementāru daļiņu miedarbību, kuras ikdienā mēs nemanām. Tāpēc elektriskā spēka ārkārtīgi precīzi mērījumi arī ir svarīgi fundamentālajā fizikā. Tur atkal es varu pakomentēt, ja kāds man pajautās jautājumu un atbilžu sesijā. Bet attiecībā pret kilograma realizāciju šajā lielajā projektā visizaicinošākais, un te nevar redzēt, bet ir mani pirksti, jā, es turu silicīgu monokristālu. Un man palēmējies pirms 3 gadiem, laiks skrien 4. Es biju vasaras skolā kā lektors par elektrisko metroloģiju, un tur bija absolūti fantastisks vīrs, kas radīja metodi, kā šīs lodes slīpēt. Ja? Un viņš atnesa visus kristālus, visas slīpēšanas iekārtas, bija absolūti fantastiska lekcija, un viņš ļāva paturēt mums vienu no starp posmiem, kad silicija monokristāls tiek kodināts, man liekas, ka kālija hidroksīdā pietiekami ilgstoši, un tad tie dažādi kodināšanas ātrumi atsēc šādu te struktūru. Un tālāk šis tiek pūlēts, tad tas ir jāmēra. Tad ir jāpārliecinās par silicija oksīda slāņa biezumu. Pārliecināties, starp citu, šis ir no Krieviem savulaik nopirks 10 kilogrami izotopiski attīrīta silicija. Vairs neviens tādu materiālu neražo, jo tas ir dārgi. Ja? To var tikai kodola lielvalstis atļauties, tad, kad viņam nav nekas cits jāražo. Un šīs pats materiāls ir izrādās ļoti noderīgs kvantu skaitļotājiem, bet tas ir stāsts citai reizei. Jo es jums, draugi, esmu solījis bez dažām minūtēm 14:40 pabeigt, un es domāju, ka esmu obligāto programmas daļu pabeidzis. Liels jums paldies par jūsu uzmanību un pacietību. Paldies! Jā, tātad
kam ir kaut kas attiet un ir jāiet pilnīgi droši. Ja? Tad viss ir brīvi piecelties un aizieties uz fun. Ja?